Ir tāds teiciens, pensijā izgulēsies. Tad lūk, pensijā nebūs nekāda laika gulēšanai. Es celšos 5 no rīta un nelikšos mierā un tracināšu visus. Bet ja nopietni, pirms 3 gadiem manā dzīvē ienākusī izdegšana bija gluži kā tas brīdis, kad cilvēks aiziet pensijā un saprot, ka dzīve nodzīvot ir par tukšo. Nekā vairs nav, nekas neinteresē, nekam vairs nav jēgas. Tas lika arī aizdomāties par tēmām, par kurām mēs nemēdzam ikdienā nedomāt, nerunāt. Bet par visu pēc kārtas. Labdien, mani sauc Orests. Par ilūziju, kur sistemātiski atrauj mani no mana patiesā es. Droši vien kāds teiks visu laiku, teikt es un runāt tikai par sevi ir augstākajā mērā egocentriski. Varbūt tā arī ir, bet es nevēlos ne moralizēt, ne pamācīt kādu. Vēlos tikai pastāstīt par sevi, savu pieredzi un savām domām. Tāpēc teikšu es. Tā kopā ar izdegšanu pie manis atnāca dziļas un eksistenciālas pārdomas. Un viens no tām ir par visapkārt esošo, nežēlīgo produktivitātes kultu, kurš lēnām un nemanām nogalina cilvēka dvēseli. Pirmais, kas no manas apziņas sāka pazust, bija tas visu mūžu priekšskrienošais show must go on. Un tad es sāku aizdomāties par to, kāda ir mana vērtība, par to, kas paliks pēc manis, kas es esmu pats. Par to, kas paliks par dzīves galīgumu, parunāsim kādā nākošajā video. Bet pagaidām padomā, cik bieži tu jūties vainīgs, kad neko nedari, kad atļaujies atpūsties, būt klusumā, vienkārši būt ar sevi. Es vienmēr tā jūtos. Pēc tam, kad kādu brīdi bija atpūties, vienalga kā, vai palasījis kaut ko internetā, jo grāmatām jau man tiešām nebija laika. Man ir vesels plaukts ar neizlasītām grāmatām. Vai noskatījies kādu video vai filmu, man uzradās vainas sajūta. Par to, ka esmu bezjēdzīgi izniekojis tik dārgo laiku, kad būtu varējis izdarīt kaut ko lietderīgu, pastrādāt, radīt kādu vērtību pēdiņās. Un šo sajūtu manī kultivēja it viss manā apkārtnē. Sākot no darba, vides un beidzot ar pavisam man tuvu esošajiem cilvēkiem. Droši vien tas bieži bija tikai manā galvā. Sistēma mums ir iemācījusi, ka bezdarbība ir slinkums, ka laiks, kas nav pavadīts ražošanai, ir zaudēts laiks. Bet vai tā patiešām ir? Vai mana dvēsele patiešām mēra savu vērtību ar nosūtīto e-pastu skaitu, darbā pavadīto stundu skaitu, naudas summu kontā? Zem šīs apsēstības ar produktivitāti taču slēpjas dziļas bailes. Bailes sastapties ar sevi. Jo, kad neesmu aizņemts, kad nav nākamā uzdevuma, nākamā mērķa, kas jāsasniedz, tad pēkšņi apkārt kļūst kluss, tikai ausīs džingst vētrainās dzīves dāvinātais tinīts, tāds bezgalīgs troksnis, kurš var padarīt traku. Un šajā klusumā sāk runāt tas, ko nevēlos dzirdēt. Neizteiktās skumjas, apspiestās vēlmes, aizmirstie sapņi, sāpīgas patiesības par manu dzīvi. Šodien darbs ir kļuvis ne tikai par iztikas līdzekli, tas ir kļuvis par pašmērķi. Cilvēki gadu desmitiem veic uzdevumus, kas viņiem patiesībā neko nenozīmē. Sanāksmes, projekti, atskaites, termiņi, rēķini, nodokļi. Bet dvēsele sēž ieslēgta, tumšā stūrī, klusa, aizmirsta.
ignorēta. Produktivitātes kults tev saka, tu esi tik vērts, cik var saražot. Bet varbūt manai vērtībai nav nekāda sakara ar to, ko es daru, un mana vērtība ir beznosacījuma. Vienkārši tāpēc, ka es esmu, cik gan ļoti pasaule atalgo rīcību un nosoda esamību. Kad saku, esmu noguris, man vajag atpūsties, dzirdu, tev jābūt organizētām. Kad saku, es vairs negribu dzīvot tikai darbam, atbilde ir, tāda ir dzīve, vecīt, jāpielāgojas. Kā tad tu savādāk dzīvosi? Ko ēdīsi? Tev taču ir bērni, mājas, ģimene. Tā jau tas ir. Bet neviens nejautā, kā ar tavu dvēseli, kā ar tavu dzīves jēgu, ar tavu ikigai, kā ar to īsto tevi, kurš nav saskatāms zem pienākumu slāņiem. Mirkli padomā, cik daudz cilvēku ap tevi tic, ka laime gaida kaut kur tur, šī garā ceļa beigās. Cik daudz cilvēku katru dienu ceļas uz darbu, to ienīst, apspiež savas vajadzības, atliek sapņus, pārliecināt, ka kādreiz pienāks laiks, kad viņi beidzot dzīvos sev. Un tad pienāk šī mīstiskā diena. Laikam šobrīd tie ir 65 gadi. Un kas tad notiek? Ķermenis ir noguris. Veselība vairs neļauj īstenot agrākos sapņus, attiecības, kuras netika lolotas, jau sen sabrukušas. Bet dvēsele bieži ir tukša, izdegusi, klusa. Kā teica Antoine de Saint-Exupéry, laiks rīkoties ir tagad. Nekad nav par vēlu kaut ko darīt. Un es to sevis šajā vietā mēdzu pielikt, kamēr tā kaste nav aiznaglota. Tieši tāpēc esmu sācis šo video sēriju par tik smagām eksistenciālām lietām. Tas palīdz man pašam sakārtot domas, dzīvi un palīdz pateikt to, ko es citādi nespētu. Un tas viss kopā man dod iespēju darīt, atgūt savu apsvilšo dzīvi un doties tālāk. Es ceru, ka kopā ar tevi, bet taisīt kino ir bijis mans sapnis vēl kopš skolas laika, kad darbojos fotopulciņā un rādīju filmas skolā. Visu dzīvi, es tā vai citādi, esmu to darījis un turpināšu darīt. Bet daudz foršāk būtu, ja šim kanālam par ikigai, par to, kāpēc mēs no rīta ceļamies, lai dzīvotu, būs skatītāji. Paldies par tavu īkšķi un abonēšanu. Tiekamies nākamajā video.